Iedzīvotāju fórums. Iedzīvotāju fórums ir vienas dienas pasākums, kurā pulcējas vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, pensionāri, jaunieši, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesanti un aktīvisti, lai pārunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Es biju ļoti izbrīnījies, kāpēc ir tā, ka neviens neko nedara. Un tad es sapratu, ka es esmu viens no viņiem. Sveicam jūs Talsu iedzīvotāju 2. fórumā. 2. Talsu iedzīvotāju fórums notika 2006. gada 1. aprīlī sestdienā Talsu 2. vidusskolā. Fórumu rīkoja Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu pilsētas domi un Talsu 2. vidusskolu. Kopumā fórumā pulcējās ap 170 Talsu iedzīvotāji. Fóruma diena sākās ar dalībnieku reģistrēšanos, kur tie saņem fóruma materiālus, programmu, atšķirības zīmes, lai sadalītos darba grupās, balsošanas uzlīmes, vārdu zīmes un informāciju par Talsu novada fondu. Kad fórums ir sācies, fóruma dalībnieki sapulcējās skolas lielajā zālē, un fóruma vadītāji aicina teikt atklāšanas runas fóruma rīkotājus un atbalstītājus. Kopā sanākšana un savu problēmu apspriešana rada daudzas jaunas idejas, un ne tikai idejas, bet arī jaunus plānus. Tas pats par sevi jau uzlabo dzīves kvalitāti. Lieki piebilst, vai arī ir īsti vietā piebilst, ka ar Baltijas Indreks partnerattiecību programmas atbalsta notika Talsu 1. fórums, kas arī bija 1. fórums Latvijā. Tāpēc jau ir fórums, lai katrs varētu izteikt savus domas, atrast atbalstu un darīt to, kas mums visiem kopā ir visvairāk vajadzīgs. Un tai pašā laikā visiem ir tiesības izteikt savas domas, savu viedokli un savu gribēšanu. Pamata elements, jebkura cilvēka dzīvē, nevienmēr izmaiņas ir labas un patīkamas, taču tās izmaiņas, ko mēs paši vēlamies un pie kā mēs paši darbojamies, tās vienmēr nes līdz prieku, gandarījumu un pat izaugsmi. Līdz ar to es visiem šodien ļoti novēlu būt gandarījumu un prieku, jo tieši šodien mēs stāvam šīs izvēles priekšā, darīt tās izmaiņas, kur mēs gribam atrasties pēc kāda laika, pēc 10 dienām, pēc gada, kaut vai pēc 5 gadiem. Tam seko izklāsts par pašas fóruma norises procesu. Dalībnieki tiek iepazīstināti ar fóruma tēmām, mazo darba grupu vadītājiem un viņu palīgiem, rakstvežiem. Mūsu darba grupas vadītājs ir Mārtiņš Dambergs un palīgs Kristīna Sokolova. Tam sako dalībnieku sadalīšanās darba grupās, kas norit pēc izlozes principa. Piemēram, sociālās jomas darba grupas dalībnieki ir tie, uz kuru programmiņas ir atbilstošais simbols. Šajā gadījumā kāds no Talsu 9 pakalniem. Šie dalībnieki kopā ar grupas vadītājiem dodas uz savu darba grupas telpu kādā no skolas klasēm, kas ir atbilstoši noformētas. Vidēji katrā no 9 darba grupām bija ap 10 līdz 15 dalībnieku. Mazajā darba grupā dalībnieki iepazīstās, vienojas par darba noteikumiem un diskutē par doto tēmu. Ko es gribu balstīt? Ka vajadzētu stimulēt, izbraukt koriem, pasākumu uz citu kolektīvu. Mēs aizbraucam Valdemara pilna tā zāle, dziedāt vīru kori. Atdziedam te neatnāk nevienu. Vajadzētu mums apmaiņas starp kolektīvu un dot finansiāli iespējas izbraukt tiem kolektīviem, iebraukt citiem kolektīviem. Ja man atmiņa nebija pat Talsos, neskaitīsim Rīgi, bet rajonos viņam visdārgākie dzīvokļi, daudz to nesaprot vispār, kā tā var būt, pēc sludinājumiem, ja pastāst. Tas jau liecina par to, ka nav to dzīvokļi, ja? Un šis dzīvojamais fonds nevis palielinās, bet tieši samazinās, jo tur, kur, piemēram, 10-12 gadu atpakaļ bija dzīvokļi, pat nemaz tik sen, ja, dotajā momentā ir biroji, veikali, dažādi sabiedriskās pakalpojumu, uzņēmumi un tā tālāk. Mūsu māju atrast, tā ir problemātiska. Rainiela 12.
Tā ir sēta, mūsu sēta sastāv no cik? No 4 ielām. Bet vecāki neredz, vai viņiem ir tas balons kabatā vai nav. Jā. Tur jau tā lieta, ka viņi neredz, viņi strādā. Tas arī saistīts ar ekonomiku, jo vecāki strādā 3-4 darbvietās, strādā naktsmaiņās, strādā tēvs, strādā māte, lai to ģimeni kaut kā uzturētu, un bērns piedodiet aug savā vaļā. Man šai sakarā tieši būtu ierosinājums tāds, kas varbūt pietrūkst pilsētai, kad iebrauc turisti vai mēs braucam ciemos, kad mums nav ļoti izsmeļoša un varbūt tāda bieza grāmata ar talsiem, kur būtu apkopot gan vēsturi, gan mūsdienas. Un otrs ir arī video materiāls, tas pats disks, kur mēs varam prezentēt pilsētu, un jebkurš novērtā, jebkurš turists, aizbraucot ciemos, aizvedot, varētu apskatīt tieši to, kas mums ir labs, ko mēs gribam parādīt, un tas būtu koncentrēti apkopots. Pēc apmēram stundu ilga darba mazajās grupās visi dalībnieki sanāk atpakaļ lielajā skolas zālē, kur katras darba grupas pārstāvis apmēram 3 minūšu garumā stāsta par to, kādas problēmas grupa ir noskaidrojusi par savu tēmu. Jā, sākām mēs ar to, kas, es domāju, ir ļoti aktuāli ne tikai mūsu darba grupā, bet skarot jebkuru jautājumu. Tā ir nepietiekoša iedzīvotāju ieinteresētība un motivācija kaut ko vispār darīt, izkustēties, iet un rīkoties. Tad nākošais jautājums, kas mums likās ļoti aktuāls, tās ir sporta bāzes, kuru mūsu pilsētā praktiski jau nav. Konkrēti tas ir peldbaseins, stadions un skateparks. Mēs ilgi un plaši, protams, runājam arī par visām labajām lietām, bet šeit teica, ka jārunā esot par tām sliktākajām lietām. Mēs tad tā arī sākam, un tas saskan droši vien arī ar citām jomām, un tā kā te dzirdēja arī, sfēras krustojās, un mums lielākā un pirmā problēma izskanēja, ka visām skolām nav nodrošināts atbilstošas sporta zāles. Es pārstāvu grupu, kur bija mājoklis un vide. Tātad pirmā problēma, es domāju, ka pilsētā, un tu piekritīs man daudz, tas ir dzīvojamā fonda trūkums. Par ko mēs visi vienojāmies 100%, ka ir ļoti laba ūdens apgāde mums. Arī par siltumu nevaram pilsētā sūdzēties, bet tomēr dažas problēmas bija. Un kā galveno mēs uzsvērām, ka ir slikts braucamo daļu stāvoklis. Es domāju, ka šim punktam piekritīs jebkurš, kurš ir autobraucējs. Tātad runa mums gāja par to, ka nepieciešama visāda veida izvērsta informācija. Gan speciāls varbūt dienas, gan arī par televīziju vai arī drukātajos izdevumos. Tad vēl nav šīs fiziskās pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai piekļūtu tur, kur viņi var saņemt sev vēlamo un nepieciešamo palīdzību. Un vēl ir viena ļoti liela problēma, un tā arī nav, nevienmēr ir šīs materiālās iespējas. Un tā mēs arī vienojamies, ka Talsos vēl arī nav viss sakārtots, invalīdiem nav pieejami visi pakalpojumi. Kad tas ir izdarīts, sako pusdienu pauzi, kuras laikā īpaša komisija izskata visas problēmas, apvieno tās, kas pārklājās vai ir līdzīgas, un vienojās par 9 problēmu blokiem, kuriem dalībnieki nākamajā darba grupas posmā meklēs risinājumus. Kad dalībnieki ir atgriezušies no pusdienām, viņi tiek iepazīstināti ar jauno uzdevumu. Tāpat kā sākumā, dalībnieki sadalās darba grupās, bet šajā reizē ir iespēja pašiem izvēlēties savu darbu grupu. Tiek paziņoti darba grupu vadītāji un to palīgi, un interesanti dodas uz savām izvēlētajām darba grupām. Mazajā darba grupā stundas laikā ir jāvienojas par 3 risinājumiem dotajai problēmai. Fóruma darbs parasti norit 3 posmos, strādājot visiem dalībniekiem kopā lielā darba grupā un 10 mazākās paralēlās darba grupās. Atgriežoties lielajā zālē, tiek prezentētas katras grupas idejas. Visas darba grupas lapas tiek piestiprinātas tā,
lai tās ir ērti aplūkojamas, jo sekos fóruma kulminācija – balsošana par svarīgākajiem un aktuālākajiem projektiem. Katram dalībniekam pie reģistrācijas tika izdalītas 3 krāsainas pašlīmējošās uzlīmes, ko šajā brīdī dalībnieki izmanto, lai pielīmētu pie vienas vai vairākām idejām, ko tie vēlas atbalstīt. Populārākais projekts, kas būtu īstenojams Talsos, bija jauniešu mājas pilnveidošana. Ar balsošanas rezultātu paziņošanu, kopīgu sadziedāšanos un tortisēšanu noslēdzās 2. Talsu iedzīvotāju fórums. Spēlē, spēlē, ko tu spēlē man, es tev esmu šajā spēlē, gaisma laternā. Atnāc kuģiem svādiem zvanot, aizej kuģiem svādiem zvanot, aizej kuģiem svādiem zvanot, veselē kā laternā. Spēlē, spēlē, ko tu spēlē man, es tev esmu šajā spēlē, gaisma laternā. Atnāc kuģiem svādiem zvanot, aizej kuģiem svādiem zvanot, aizej kuģiem svādiem zvanot, veselē kā laternā. Fóruma populārākās idejas kalpos kā prioritātes Talsu novada fonda projektu konkursos turpmākajos gados. Veseles kritieši man rodas.